ir veselīga dzīvesveida konsultante, vecmāte, tātad mediķis, 5 bērnu māmiņa, un tepat mums ir Sarmīte, mums gan nav slaidiņa par Sarmīti, bet tas nozīmē, ka šis ir īpašs vakars, jo Sarmīte arī ir veselīga dzīvesveida konsultante, un vēl arī dziedniece un lieliska augu zinātāja, jo man liekas, ka nav neviena māja, kurā nebūtu Sarmītes vāktās un saliktās tējas. Un tātad šovakar mēs runājam par mūsu veselību, par stresu, par to, kas tad ietekmē mūsu veselību un ko tad mēs ar to visu varam darīt. Tātad es pavisam īsi atkārtošu no pagājušās reizes, jo droši vien ir kāds, kas ir tikai šodien mums pievienojies. Ja? Tātad, kas tad mūs ietekmē? Mūs ietekmē viss, kas mums ir apkārt. Un tas ir gan tas, ko mēs elpojam un kur mēs dzīvojam, tātad ekoloģija, vide, tas ir tas, ko mēs ēdam, mūsu uzturs un medikamenti. Un viena lieta, kas mūs ļoti, ļoti ietekmē un kas ir ļoti moderna un mūsdienās daudzus mūs nomoka, ir stress. Par to mēs šodien arī parunāsim vairāk, bet pirms tam pavisam īs atkārtojums no pagājušās reizītes, kā zināms, atkārtošana ir zināšanu māte. Tātad, elpojam mēs to gaisu, kāds no mums viņš ir. Nav tik labs, kā gribētos, bet mēs to īsti nevaram mainīt, tikai kaut kur pārvācoties. Kā jau pagājušais es stāstīju, tātad ar pārtiku arī tā ir kļuvusi salīdzinoši nabadzīga, jo tiek ļoti masveidīgi ražota, un tātad, lai mēs saņemtu to nepieciešamo vitamīnu un minerālu vielu devu, kas ir vajadzīga, lai normāli organisms funkcionētu, mums būtu katru dienu jāpēd kilogramiem augļu, dārzeņu un litriem eļļas jāpatērē, kas fiziski nav iespējams, un pat, ja mēs to visu izdarītu, tad mēs uzņemtu gan 5000 kalorijas dienā, un tad mēs būtu ļoti resni, vai mums būtu visu laiku ļoti daudz jākustās, lai to novingrot. Tātad mūsu risinājums, lai iztrūkstošos vitamīnus un minerālu vielas dabūtu sev iekšā, ir ārstniecības augu kapsulas, kurās mazā kapsuliņā ir salikts tas, ko mums vajag, un kas atrisina šo problēmu, lai mēs būtu gan normāli pāēduši un nepārēdušies, gan arī uzņemt to visu, ko vajag. Tātad, kā jau pagājušreiz mēs īsumā pārskrējām pāri visai klasiskai līnijai, un man bieži vien jautā, lai atsūta instrukciju, kā tad būtu pareizi jālieto šie vitamīni, uzturu bagātinātāji. Tātad, ja nav īpaši nekāda problēma, tad būtu vēlams 2-3 mēnešos izlietot visu klasisko līniju un piedevām zivju eļu, kuru palīdz uzsūkties visam pārējiem, jo mēs īsti nezinām, kas ir tas, kas mums pietrūkst, un tad mēs dodam iespēju organismam paņemt to, ko viņam vajag, un sevi sakārtot, lai nav tā, ka kaut kas ir par daudz un kaut kas trūkst. Savukārt, ja ir tā, ka mums ir kāda konkrēta problēma, un kā piemēram šoreiz mēs runāsim par stresu, tad mēs varam sākt ar tiem produktiem, kas ir tieši šim mērķim, un pamazām likt klāt pēc vajadzības pārējos. Lūk, un vēl es gribu atgādināt, ka tie kompleksiņi, vitamīnu kompleksi, par kuriem mēs šovakar runāsim, tie ir ražot Francijā, vienā no lielākajiem Francijas koncerniem, kas strādā ar dabas produktiem, un, protams, kad visi šie kompleksi atbilst visiem visaugstākajiem kvalitātes standartiem. Viens no tiem ir GMP certifikāts, tātad Good Manufacturing Practice, tas nozīmē laba ražošanas prakse. Un tas nozīmē, ka mūsu mājās ir kvalitatīvi droši produkti, un mēs tos varam lietot paši, dot saviem bērniem. Un šie augi ir tīri, augi ir apstrādāti pie -196 grādu temperatūras, un tas nozīmē, ka augi saglabā savu vērtību, bioloģisko aktivitāti. Un praktiski tas ir dzīves augs, tādu, kādu mēs lasītu maksimāli ekoloģiski tīrās vietās. Un mūsu jaunās kapsuliņas ir maza izmēra, un arī vegāniem un veģetāriešiem ļoti piemērots, jo tās ir no augu izēvielām, augu materiāla kapsuliņas. Lūk, tad atgriežamies pie stresa.
Tātad stress laikam ir šobrīd vismodernākā kaita slimība, vai kā lai to nosauc, jo kā arī pagājušajā es pieminēju, mūsu dzīves temps ir ļoti, ļoti pieaudzis. Un ja agrāk cilvēki gāja darbs, mājas, bija varbūt kāds hobijs, tad šobrīd mēs ar modernām tehnoloģijām esam sasniedzam 24 stundas diennaktī. Ļoti daudzi ņem darbu uz mājām, viņiem pīkst telefons rītā, vakarā un arī pat vēl naktī. Un arī apkārtējā vide rada mūsu organismam stresu. Ir divi veidi stresa, varētu teikt. Ir stresa emocionālais, kad mēs netiekam galā, bet ir arī fizioloģiskais, kad pat ja mēs jūtamies it kā labi, bet dzīvojam tādos apstākļos, kur ir slikts gaiss, ēdam sliktu pārtiku. It kā mums liekas, ka mēs jūtamies labi, bet mūsu organismam ir stress, jo viņš nesaņem visu, kas ir nepieciešams un nespēja normāli funkcionēt. Ja? Un varbūt, ka mēs to uzreiz nemaz nejūtam, bet pamanām tikai tad, kad mums ir kādas saslimšanas. Ja? Un tātad ar abiem šiem te stresiem mēs varam cīnīties, izmantojot mūsu produktus. Bet klausies, Agnes, stress, kas notiek tad, ja mums ir ilgstošs stress? Pie ilgstoša stresa tātad principā visas mūsu šūnas ir sažņaugušās, viņas nespēja normāli funkcionēt, nenotiek normāli vielmaiņas process. Tātad šūnas nespēja attīrīties, viņas neuzņem to veselīgo, ko mēs, pat ja mēs ēdam vitamīnus un veselīgu pārtiku, tad šūnas viņas pilnvērtīgi neuzņem, un tāpat tās arī pilnvērtīgi neizvada toksīnus un visu slikto no organismu. Tas ir pirmais kaitējums. Otrakārt, stresa laikā mums 3 minūtes stresa noārda visu B grupas vitamīnu rezervu, kas ir ļoti vajadzīgi mūsu nervu sistēmai, un tātad ar to sākās bezniegs, dažādi trauksmes stāvokļi, kas šobrīd ļoti populāri, piemēram, veģetatīvā distonija, ja, kas tīri tāda stresa slimība. Piemēram, 1 stunda stresa noēd 1 gramu C vitamīnu, un tas ir ļoti, ļoti daudz. Gandrīz visa diennakts deva. Jā. Un tas nozīmē, ka tad, kad mums ir jācīnās ar vīrusiem, tad, kad ir jācīnās ar stresiem, tad tik ļoti vajadzīgais C vitamīns nav. Jā, principā mums liek noēst praktiski visas vitamīnu rezerves. Līdz ar to stress ir arī viens no iemesliem, kāpēc ļoti krīt imunitāte. Un šobrīd savā ziņā mēs esam tādā kā riņķa dancī, jo saistībā ar šiem te Covid ziņām, ko mēs katru dienu dzirdam, cilvēki streso, viņi streso, vitamīnu krājumi noārdās, imunitāte krīt, un cilvēkam ir lielāka iespēja saslimt. Ja? Tātad pirmkārt būtu jānodrošinās ar izejvielām, otrkārt jāatrod lietas, kas mūs nomierina. Pirmkārt, es esmu pamanījusi tad, kad mēs lietojam kādus papildus līdzekļus, mēs jau bišķiņi nomierinamies, jo mums ir tā pārliecība, ka es kaut ko daru savas veselības labā, un vismaz man ir tā, ka ja es par kaut ko iztērēju naudu, piemēram, es nopērku vitamīnus, tad man gribas vairāk darīt, jo man žēl tā kā, iztērēt to naudu un darīt kaut kādas lietas, kas rada pretēju efektu. Ja? Līdz ar to tad vieglāk arī saņemties ir gan iziet pastaigāties, gan pavingrot, gan veselīgāk ēst un pieiet tam kompleksi. Ja? Un veselība ir komplekss pasākums un, protams, ka ja mēs nemainam neko citu un tikai ēdam vitamīnus, tas efekts būs mazāks, kā ja mēs mainām savus citus paradumus un arī domāšanu tā skaitā. Ja? Un tad pamats šai te pret stresa šūnu līmenī terapijai ir mūsu mīļotais paks. Kurā ir iekšā visi B grupas vitamīni, melisa, lavanda, lavandas melisas ekstrakts, lavandiņa teica baldriāns, un tad paks ir tas, kas mums dod iekšēju mieru, mūs harmonizē, miegu sakārto, mūsu asinsspiedienu. Tad ar vecukot atbrīvo to, ko Agnes teica, šūniņas mūsējās atbrīvo no stresa. Tad paks būtu visa pamatu pamatā. Bet ja tie ir bērni? Bērniem tas varētu būt juniors plus paks. Ja ir īpaši trauksmes stāvokļi, tad pat ļoti maziem bērniem var dot paks. Piemēram, es dodu saviem pat bēbītim
paksu, tad, kad zobi nāk, tad, kad ir diskomforts, kad ir pilnmēnesis, un tāpat tās arī šobrīd daudzi bērni ir ļoti satraukti sakarā ar mājmācībām un ierobežojumiem, ka nevar iet uz treniņiem, nav kur izlādēt enerģiju, ir agresija, un tad arī ļoti paks palīdz. Tie, kas nevar norīt kapsulu, viņi var iemaisīt mežrozīšu sīrupā vai tējā, dērienā kādā, un bēbīšiem piena maisījumā var viņu iemaisīt. Antioks, mūsu vecais nosaukums šim te produktam. Tātad tas ir antioksidants. Un mēs ļoti labi apzināmies to, ka stresa radītās sekas, kā jau Agne stāstīja, ir briesmīgs. Un mūsu ķermenī vairojas brīvie radikāļi. Un tas ir tas, kas mūsu organismu novecina. Brīvie radikāļi ir daudz slimību cēlonis, audzēju cēlonis, insulta infarktu cēlonis. Un, lai aizsargātu mūsu šūniņu, šis ir produkts numur 1, tātad A, tā kā alfabētā, burtiņš A, un te ir C vitamīns, par kuru mēs tikko runājām, ja? Vīno kauliņa ekstrakts, beta-karotīns, E vitamīns, cinks ir, selēns. Nu, šodien mūsu dienu apstākļos pie stresa sargājam šūniņas un aizsargājam savu imunitāti ar šo te produktu. Ļoti bieži stresa rezultātā problēma ir lēkojošs asinsspiediens, un tad arī ideāls komplekss būtu paks ar antioks, īpaši vecāku gadagājumu cilvēkiem, jo antioks arī attīra asinsvadus, lai labāk cirkulētu asins, lai normāli visiem orgāniem piekļūtu skābeklis. Un tad tas ļoti labs. Un trešais klāt zivjeļi. Zivjeļi būtu jālieto katru dienu, lietojot jebkādus vitamīnus un vienkārši uzturu, jo tad jebkas, ko mēs lietojam, apēdam, iedzeram, uzsūcās daudz labāk kopā ar zivjeļu. Līdz ar to tas ir tāds, arī pamats. Un zīvēļu omegas ir tās, kas regulē asinsspiedienu, tās ir tas, kas lēc tad, kad mums ir stresi. Brīnišķīgs produkts pret iekaisumu, jo tad, kad krītas imunitāte, tad arī daudz vairāk ir šo te iekaisumu procesu organismā. Un šobrīd mūsu pērli ir šis te BR produkts, kura sastāvā ir gan zīvjeļa tikko pieminētā, gan ginko biloba mūsu smadzeņu darbībai, B grupas vitamīni, E vitamīns, beta-karotīns, sojas lecitīns. Nu, lūk, un tātad aizsardzība mūsu nervu šūniņām ir viennozīmīgi šis produkts, iekšējs miers, harmonija. Es pēdējā laikā esmu iemīlējusies šajā produktā viennozīmīgi, jo mums taču arī man ikdienā ir daudz stresa. Vēl viens ļoti labs produkts, kuram mēs vēl gaidām jauno versiju, šis ir vēl no mūsu iepriekšējiem krājumiem. Hipers tātad būtu pie tādiem stāvokļiem, kas ir saistīti ar depresiju, pesimismu, agresivitāti. Ja tas stress ir tāds šāda rakstura, sekas, tad noteikti hipers būtu tas, ko mēs lietojam, un es arī pat esmu redzējuši ļoti labus rezultātus. Tāpēc, ka tas ir dabas antidepresants, jo šī produkta sastāvā ir ārstniecības augi. Un viena no tām ir vilkābele, asinszāle, tur ir magnīs, B grupa, C vitamīns un meitenes. Ja jūs skatāties un piefiksējat to, ka šis ir mūsu skaistuma un jaunības produkts, viennozīmīgi. Mistiks būtu tais gadījumos, kad stresa rezultātā mēs nevaram pilnvērtīgi izgulēties, vai arī ir tāds periods, kad ir ļoti maz laika miegam. Piemēram, mums regulāri tikai 5-6 stundas miegam, tad, lai kvalitatīvāk izgulētos, miegs būtu dziļāks un nebūtu trauksmains, tad būtu jāņem tālāk mistiks, un bieži vien viņš varētu būt kompleksā, ka pa dienu ir paks un uz nakti ir mistiks. Es tieši tā arī dzēru, tad, kad 3 gadus atpakaļ no dzīves aizgāja mans tētis. Tas bija milzīgākais stress viennozīmīgi. Mammītei lēca asinsspiediens un bija panika, un es nesaprotu vispār, ko lai daru. Un viennozīmīgi, ka tajā mirklī paks man bija krietni par mazu. Es nevarēju gulēt. Bija nakts, kad es gulēju pa 1, pa 2 stundām. Visu laiku tu mosties. Un tad vēl biznesā sākās problēmas. Un es no rīta dzēru, tieši tā kā tu teici, no rīta es dzēru hiperu un vakarā dzēru mistiku. Un 2 kapsuliņas uz nakti. Mistika man sākotnēji arī bija par mazu, jo es jau nedēļu lietoju
ķīmiskos antidepresantus, jo savādāk bez nervu zālēm netiku galā. Bet Mystics man bija labākais palīgs. Ja 2 kapsuliņas uz nakti man sākumā nepalīdzēja, tad es iesāku ar 5 kapsuliņām. Pie tik liela smaga stresa droši var palielināt šīs te devas, un to es arī izdarīju. Sākumā bija 5 kapsuliņas uz nakti, tad 4, tad 3, tad 2. Un šī ir man viennozīmīgi ļoti mīļa produkta un glāba kritiskās situācijās. Un Rekus Armīta vēl saka, ka var droši atteikties no ķīmiskiem antidepresantiem ar šiem te Nortiju. Komplektā ar iepriekš minētajiem vai atsevišķi var lietot arī Nortiju, kas būtu vairāk tāds, pat varētu teikt, sieviešu produkts, kad ir garstāvokļu maiņas, kad ir, piemēram, hormonālas svārstības gan pie spēcīgiem PMS kopā ar artemīdu, gan klimaktiskā laikā kopā ar medisoju. Un arī tas būtu, runājot ar savām klientēm, sievietes, kas parasti ir stresains par visu kliedz uz laulāto draugu, saka, tā es dzēru Nortiju, un es tiešām tā kā jūtos kā normāls cilvēks. Tā kā, ja jūs sadzirdat sevi šajā, tad ņemiet tā kā Nortiju. Mums ir pāris minūtes, lai pabeigtu šo sadaļu. Jā, tūlīt, meitenes, jūs varēsiet paņemt mikrofoniņus, padalīties saviem rezultātiem, bet par Nortiju vēl gribu teikt to, ka Nortija, ja ir vajadzīgs harmonisks iekšējais stāvoklis, tā viennozīmīgi ir Nortija. Tad, pie to, ko Agnes teica, pie vieglām depresijām, noņemt trauksmi, sastāvā ir asiņzāle, vilkābeli, jods, un tad kārtos arī mūsu vairogdziedzera darbība, magnīs, un es biju viens brīdis, kad es 5 mēnešus pēc kārtas dzēru tieši Nortiju. Un tas bija fantastisks stāvoklis, tāds laimes stāvoklis, viegls, harmonisks. Un krieviem ir tāds ļoti labs teiciens, viegls pofigisms ir tāds, un tas ir tas, kas mums sevišķi šajā trakajā laikā stresēnajā ļoti vajadzīgs. Man laikam ķermenis pats izdara Nortiju. Jā, man nē. Tā, un tad atgādināsim atkal, ka šim laikam pilnīgi visiem mājās jābūt ar detoksam, jo tas uzreiz izvada vīrusu ārā, ja mēs tikko jūtam kādas pirmās saslimšanas pazīmes, vienalga vai kaklā, degunā, vēderā, vai jebkur, tad mēs dzeram detoksu vairākas reizes dienā, vai kakls sāp, tad beram uz mēles, uz sūkājam viņu, un tam ir jābūt pilnīgi noteikti katrā mūsu plauktiņā. Lūk, laiks ir pienācis tai mūsu šī vakara garšīgākajai daļai viennozīmīgi, tāpēc, ka tā ir mūsu pieredze, mūsu rezultāti, un mēs labprāt pašas lietojam šo produktu, mūsu ģimenes viņas lieto, un mēs labprāt dalamies ar saviem rezultātiem, jo viennozīmīgi šie produkti šajā laikā var ļoti daudziem cilvēkiem palīdzēt. Meitenes, varat paņemt mikrofoniņus un padalīties pieredzē savā. Kā jūs jūtaties šajā laikā un kā šie produkti, par kuriem mēs šovakar runājam, jums ir palīdzējuši. Intu, tu vari? Jā, varu. Mani sauc Inta. Man ir 47 gadi un man ir 2 brīnišķīgi skolnieki. Bet mani skolnieki ir no tiem, kas ir jūtīgie. Un vissevišķi varētu teikt par puiku. Un viņam tagad ir 10 gadi. Un es ļoti izjūtu, ka viņam devu no rīta hiperu, un tad pienāca kaut kāds brīdis brīvlaiks vai kur, ka viņš mazāk viņu nedzēra, un tad es sāku pamanīt to, ka viņš uz lietām atkal sāka reaģēt sāsinātāk un jūtīgāk nekā tajā laika posmā, ka viņš to Nortiju dzēra. Tā kā, it sevišķi iesaku, kuriem ir jūtīgi bērni, viņš brīnišķīgi var palīdzēt bērnam savākties un reaģēt adekvātāk uz situācijām. Un, protams, bez šiem produktiem kā paksu šai krīzes situācijā, kad ir stresi, tagad, paldies Dievam, viņi skolu apmeklē, jo viņi man no 1. līdz 6. ir, bet drīz jau kas to zina, kā būs. Un tas bērniem liels stress, un arī šie produkti ļoti palīdzēja. Paldies, tā liels. Mums ir Sārmīta. Sārmīta izstāsta savu pieredzi. Tev ir viņa milzīga. Tu tik daudz cilvēkiem esi palīdzējis ar šo produktu. Man ir tā, ka es pati lietoju produktu jau 23 gadus. Un, protams, ka vācu arī tējas.
un meditēju un skaitu lūkšanas un visu. Un vakar bija šāda te problēma, kad zem tā stresa ir noslēpusies vēl tāda vārdiņš kā neziņa. Un šī neziņa man izcikta no līdzsvaru, jo es vienmēr guļu ļoti, ļoti labi. Un pēkšņi es jūtu, ka es nevaru aizmigt, jo tā neziņa, kas būs, mani sakreņķēja, un tad es cēlos naktī un iedzēru hiperu. Un, protams, kad izgulējos, un šodien visu dienu esmu mierīga, jo tā es tikai profilaksē viņu lietoju, varbūt reizi no rīta, bet šoreiz bija jāceļās un jādzer otrais. Bet, protams, kad ir kaut kādas stresa situācijas, kā, teiksim, bēru gadījumi vai vēl kā man bija, tad nācās palielināt devu, tad 4 dienās dzēru, un nedēļas laikā var atkopties ļoti, ļoti labi. Nav jau teikt, ka visu laiku jādzer. Mazmeita man arī lieto jau no 11 gadus, jau no dzimšanas. Viņa gan ir iemīļotais produkts, ir Mega un Juniors, un viņa arī viss tur ir kārtībā. Tā, un tad es vēl gribēju pateikt par to, ka es arī saviem rozes pacientiem iesaku visiem arī paksu vai hiperu, skatoties attiecīgi jo roze tas arī ir stresa rezultātā, ja zem apakšā, protams, kā es teicu, zem tā stresa mums ir, mēs vienmēr tā pasakam stress, ja, bet aizmirstam, ka zem tā ir apakšā daudz apakšā šīs bailes, ja, neziņa un trauksme un daudz dažādas tās nianses, ko mēs tā kā zem stresa paliekam, bet aizmirstam par tiem sīkumiem. Patiesībā jau lielākā daļa ādas problēmu ir saistītas ar neiroloģiju. Es arī biju iedzīvojusies psoriāzē un vidusskolas laikā, kad kārtoju tieši eksāmenus. Man ilgus gadus viņa bija, bet tad, kad es sāku lietot Vizionu produkciju, tad man, teiksim, es sakārtoju arī, tā nav, ka nav neārstējama slimība, teiksim, kā ārsti saka, ir neārstējama, vajag vienkārši pareizi dzīvesveidu un tad plus uztur bagātinātāju un var tikt galā. Klausies, es atceros, Sarmīte, tad, kad tu strādāji vēl privāta skolā, ko tavi bērni mājās teica? Tu neatceries, es ļoti labi atceros par paksu. Tad tu sāki lietot paksu? Jā, tad toreiz es atnācu un tad man teica, kāds ir tavs rezultāts. Un tad es, kā skolotājs, atnāku mājās, man bija privāta skolā, bija 7 skolnieki tikai, bet, viss bija tādās spriedzē un atnāca mājās un tev ir 2 skolnieki mazi 1. klases. Un tad es sapratu, ka man nervinē tur un es sāku uz viņiem pacelt balsi. Un tad, kad es sāku dzert paksu, tad es teicu, pirmais mans rezultāts ir tas, kad es sapratu, ka es vairs nekliedzu uz saviem bērniem. Uz saviem bērniem. Uz svešiem jau nekliedzu. Tā, forši, paldies. Metens, jūs arī vēl varat kādu paņemt mikrofoniņu, mums vēl laiks ir padalīties savā pieredzē. Dacīte. Mēs vēl kādu varam izstāstīt. Zini, kā ir, labi, bet tev ir bijuši tāda rezultāta, mums taču bērni tik ļoti, es zinu, ka ir bērni, kas naktī šķurā gultā. Var kaut ko līdzēt? Tev ir tāda rezultāta? Jā, mums ir daudz, bet tur konkrēti par kuru. Vēl viens puisīts mums tur. Tad arī bija pie čurāšanas gultā arī Paks un Juniors. Papildus vēl, teiksim, var arī asinzētēju un tad kopā tur. Jā, bet mūsu produktos jau daudzos ir šī asinzāle, jo tāpēc, ka daudzi jau negrib tās tējas nemaz tā dzert. Un tējas jau, tad, kad mēs ārstējamies ar tējām, tas ir iedomāties, tā kā es saviem rozes pacientiem lieku dzert, ja? 7 dienas, 4 glāzes dienā, katru dienu, ja? Un ne katrs to spēj pat izturēt, ja? Saka, vairs nevar iedzert tik daudz. Kapsuliņas tas ir vienkāršāk. Savā ziņā tas ir ļoti labs risinājums mūsu steidzīgajā laikā, jo dažreiz man arī cilvēks saka, tu jau tagad tik veselīga. Es saku, es neesmu nemaz tik veselīga. Es dzīvoju normāli dzīvi, es būtu super veselīga, es dzīvotu tur meža būdiņā, lasītu tur skābeni, pati graustu, bet arī tad ir jāzina, kādās proporcijās to visu salikt, ja? Un mums jau nav nemaz lielākai daļai tādu zināšanu, nemaz pieejas tādiem ekoloģiskiem augiem, līdz ar to
šajā laikā tas ir salīdzinoši īpaši tiem, kas dzīvo pilsētā. Ideāls risinājums, ka tev ir priekšā pateikts, kam ko tu lieto, cik daudz, ir iespējams sastādīt programmas pie noteiktām diagnozēm. Un, jā, man nu jā, mans dzīves biedrs ir tāds diezgan ātras dabas. Viņš var ātri aizsvilties. Viņš gan paks un bērnu vitamīnu lieto no bērnības. Viņš ir uzaudzis ar šiem produktiem praktiski, bet es pilnīgi redzu, tad, kad ir kaut kāds brīdis, kad es esmu aizņemtāk un no rīta viņam mutē neiebāžu viņus, nolieku skapijas aparātu, un viņš tāpat paliek malā un aizmirst iedzert, tad viņš ir vieglāk aizskaitināmāks un nervozāks. Un, es reiz varu pateikt, ka darbā ir kaut kāds stress bijis, un tad, kad kaut kādos brīžos, kad ir ļoti tādi stresaini apstākļi, tad arī dodu paksu vietā hiperu. Un es redzu uzreiz pēc pāris dienām, ka tas ir cits cilvēks. Viņš ir pilnīgi mierīgs, harmonisks un pēc pirmā kaut kāda satricinājuma neiet pa gaisu. Tā kā, jā, bieži vien arī tāds jautājums ir, ja man viss ir labi, kā tad es varu zināt, ka man tas rezultāts tur no tā produkta ir vai nav, es tur daru, man liekas, ka nekas nemainās. Tad, ja gribas tādu testu uztaisīt, tad var uz šādiem te, kur mēs redzam to ātru rezultātu. Piemēram, sastresojamies, nevaram aizmigt, iedzeram tur paksu vai mistiku, vai, piemēram, detoks arī klasiski, pieņemsim pie tā vīrusu vai vēdera vīrusu iedzeram un ātrs rezultāts. Tā kā, jā, ja gribas tādu testiņu, tad var pajautāt, mēs pateiksim, kur ir tie produkti, ar kuriem to var izdarīt. Jo, protams, kad mēs redzam rezultātu, tad mums ir, tā kā vieglāk noticēt un pieņemt, jo citādāk varbūt, ka tās šaubas mums tā kā traucē. Cermītē vēl ir. Tad ir tāpat par bērniem, ja. Redziet, rozes ir sakarā ar to, kad ir šis uztraukums, stress, ko mēs bērnos nepamanām. Un man pirmo reizi šogad ir ļoti daudz bērni ar rozēm. Jau 11, 12 gadīgi, ja, un pat bija tagad tikko 6 gadi meitenīti atvesti, ja. Un liekas, it kā bērns iet bērndārzā, kāpēc viņam, ja. Un tad arī, tāpēc arī mazie, ja, mūsu uztraukumu uzņem un apkārtējo cilvēku uztraukumu uzņem, un līdz ar to arī tāpēc par bērniem ir jādomā, ja, tāpēc arī bērniem var dot šo junioru un paksu uz nakti droši. Protams, tas, ko Agnes teica, es atceros, mums kādreiz viena ginekoloģa teica, ka vissmalkākie mehānismi ir tieši vīriešiem, un tie ir vistrauslākie. Mums liekas, ka mēs sievietes esam vistrauslākās, visvājākās, bet nē, mēs esam ārkārtīgi izturīgs. Vīriešu organisms nav tik izturīgs. Un tāpēc mūsu uzdevums viennozīmīgi ir parūpēties arī par mūsu mīļotajiem vīriem un vīriešiem. Tā kā antistresa programmas un paks viennozīmīgi ir šobrīd viņu topa produkts. Jo tāpēc, kad viņiem ir uzlikts vislielākais pārbaudījums, jo šobrīd, kad ir šī visa situācija ar Covid un naudas pelnīšanu, nabaga vīrieši katrā ziņā. Tā mēs šovakar parunājām par stresiem. Paldies par rezultātiem, paldies tev, Agnes, un paldies, Sarmīt, ka tu šovakar esi. Un mēs jūs gaidām nākošajā trešdienā, jo nākošu trešdien mēs runāsim par bērniem, par mūsu nākotni, par mūsu mīļajiem bērniņiem un par bērnu produktiem. Un tā, ka paldies jums, ka šovakar bijāt kopā ar mums. Un tad līdz nākamajai trešdienai. Jā, un padomājiet, varbūt jums ir kādi konkrēti jautājumi, tad sūtiet mums, tad mēs varēsim jau vakara gaitā atbildēt un pieminēt savā stāstā jau atbildes tieši jums. Jā, paldies un ar labu vakaru. Atā!